Ziemas beigās pirmo reizi viesojāmies Autobrava Motors jaunajā servisa un virsbūvu remonta centrā Ulmaņgatvē. Tolaik serviss vēl tikai uzņēma apgriezienus un tur notika pēdējie iekārtošanās darbi. Tostarp oficiāli apkalpojamo zīmolu izkārtņu uzstādīšana. Tagad viss ir pabeigts un arī spēkratu servisā ir krietni vairāk. Strādājam tagad ar Volkswagenu komerctransportu, Cupru, Seatu. Un arī esam uzsākuši certifikāciju, lai kļūtu par autorizētu Audi servisu. Tā kā jaunais remonta centrs atrodas tikai 3 minūšu brauciena attālumā no lidostas, Autobrava Motors ieviesusi pakomātu, kur automašīnas atslēgas var atstāt arī ārpus darba laika. Mēs esam ieviesuši atslēgu skapi, kas darbojas 24/7. Šis atslēgu skapis savā drošības ziņā ir pielīdzinājums seifam. Jebkurā diennakts laikā atstājam atslēgas, atstājam informāciju un nākošajā dienā mēs saņemam ziņu uz e-pastu, ka šīs atslēgas ir atstātas, un tad tiklīdz sākās darba diena, mēs arī sākam darbu pie šī automobīļa. Cits jaunums ir īpašs piedāvājums privātpersonām – bezmaksas 59 punktu tehniskā stāvokļa pārbaude automašīnām pirms tehniskās apskates. Beidzot šo pārbaudi, mēs vēl sastādīsim arī tāmi, cik tas maksās, ja kaut kas būs nepieciešams, protams, cik tas izmaksās. Ja ir vēlme, saņems arī video atskaiti par šo pārbaudi. Klientiem ļoti patīk saņemt tās video atskaites. Galvenais mērķis – vairot šo uzticamību. Turklāt bezmaksas pārbaude Autobrava Motors veic jebkuras markas automašīnām. Jebkura marka, jebkurš arī mūsu klients, respektīvi mēs nešķirojam klients. Tā kā Ulmaņgatvē 96 atrodas arī vērienīgs virsbūvju remonta cehs, tajā varēs veikt īpašu automašīnu virsbūves pārbaudi. Mēs sāksim mārketinga kampaņu un arī informēsim sadarbības partnerus par iespēju pārbaudīt automobīli pirms pirkšanas vai varbūt arī pēc kāda negadījuma ar mērķi noskaidrot, vai šī ģeometrija automobīlim ir saglabājusies. Pārbaude notiks uz īpaši pasūtīta itāliešu ražojuma stenda, un tas ir maksas pakalpojums. Tas pakalpojums ir vairāk orientēts uz dārgiem automobīļiem, kuri ir ļoti svarīgi pirms tā pirkuma zināt. Un tie, kuri, teiksim, brauc ātri, brauc varbūt trasē, tie ir 200 eiro, bet jūs iegūstat pārliecību, kā tā automobīļa ģeometrija ir kārtībā. Autobrava Motors servisa un remonta centra mērķis ir apkalpot klientus ātri, kvalitatīvi un par pieņemamu cenu. It kā nekas sevišķi, taču Rolands Turks skaidro, kas tieši ar to domāts. Ko mēs saprotam zem jēdziena ātri? Mēs sakam to, ka mēs klientu pierakstīsim servisā, vai viņš pareizāk sakot, tiks servisā pēc 3 dienām. Tā ir apkalpošanas kvalitāte, remonta kvalitāte un rezervsdaļu kvalitāte. Katrai klientu grupai piemērosim savu atlaidi. Gan fleet klientiem, gan privātpersonām, gan arī automobīļiem, kas ir pēcgarantijas periodā. Servisa pakalpojumi pieejami kā Ulmaņgatvē, tā vecajā vietā Krastielā 42. Mēs nodrošinām vienlīdzīgu pakalpojumu abos servisos, tas ir abās Daugavas pusēs. Lai pieteikšanās uz servisu būtu raita arī pa telefonu, Autobrava Motors iecerējis izveidot pat īpašu zvanu centrāli. Pieraksts servisā jūs varat veikt gan kā ierasts telefona zvans, gan piesakoties mūsu mājaslapā. Papildus mēs arī plānojam ieviest zvanu centrāli, lai tādā veidā kļūtu vēl pieejamāk mūsu klientiem.